Ātri atbildi! Kas notiksies, ja neviens vairs neies uz darbu? Ja neviens vairs neiet uz darbu, tad, protams, sabiedrība pilnībā apstātos. Mēs paliktu bez būtiskākajiem pakalpojumiem - veselības aprūpes, pārtikas piegādes, transporta, izglītības, galu galā ekonomika sabruktu un būtu nepieciešams pilnīgi jauns sistēmas modelis, lai nodrošinātu pamatvajadzības. Bet ja valstī viss būtu, precīzāk, viņi dot ēdienu, es nezinu, no kurienes, bet ēdienas būtu, aizsardzība būtu, mēs visi būtu veseli, vienlaicīgi. Jā, teorētiski, ja valsts varētu pilnībā pārņemt visas šīs funkcijas, tad cilvēki būtu nodrošināti ar pamatvajadzībām. Bet pat tad rastos jautājumi par to, kā motivēt cilvēkus darboties, jo nav skaidra atdeve, un arī par to, kā šādu modeli vispār uzturēt ilgspējīgi. Nē, kā neviens jau nestrādātu, ko tur uzturēt? Jā, saproti, tu domā, ka ja visi būtu centralizēti un valsts pilnībā kontrolētu resursus, tad cilvēki varētu nejust vajadzību strādāt. Tas gan nozīmētu, ka būtu jādomā par jauniem veidiem, kā uzturēt kopienas dzīves kvalitāti un motivāciju. Kvalitāte, motivācija. Motivācija drukāt uzlīmītes būtu visiem, un kvalitāte pēc iespējas garšīgāks ēdiens. Jā, tieši tā. Ja visa materiālā labklājība būtu garantēta, tad motivācija iespējams būtu vairāk saistīta ar pašrealizāciju, radošumu vai palīdzību sabiedrībai. Es saku uzlīmītes. Motivācija ir uzlīmītes? Jā, tā var? Sapratu, jā. Ja motivācija ir ierobežota, tad, protams, ir risks. Uzlīmītes. Jā, tieši tā. Ja motivācija ir ierobežota, tad, protams, cilvēki var sākt justies apātiski. Uzlīmītes. Motivācija ir uzlīmītes. Tu saproti? Uzlīmītes. Visiem motivācija būtu uzlīmītes. Jā, tagad saproti perfekti. Ja motivācija tiešām būtu ierobežota līdz vienam līmenim, tad būtu grūti panākt.